Tātad paldies par doto iespēju jums pastāstīt par šiem aizdomīgiem darījumiem un klienta izpēti, bet uzreiz, protams, jāsaka, atvēlētais laiks, kas mums šodien ir paredzēts, lai jūs iepazīstinātu ar šīm lietām, ir, protams, pārāk mazs un pārāk īsts, lai varētu kaut arī tā jautriem polkas soļiem pārskait pāri visiem šiem jautājumiem, kas saistīti ar aizdomīgiem darījumiem. Ja? Kādēļ mēs vispār runājam par aizdomīgiem darījumiem? Runājam tādēļ, ka šis te noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorismu proliferācijas finansēšanas novēršanas likums, ko es īsum labāk mēģināšu saukt par AML likumu no starptautiskā antimoney laundering, mazliet īsāk būs, ja. Likums nosaka pienākumu pētīt klientu, pētīt viņu padziļināti, pētīt viņu vienkāršotā izpētē, apzināt viņa darījumus un, jebkurā gadījumā, ja tiek ieraudzīti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas mēģinājumi, jeb tā saucamā arī aizdomīgie darījumi, tātad likuma subjekta pienākums ir ziņot finanšu izlūkošanas dienestam par šiem aizdomīgajiem darījumiem, bet uzreiz jums jau nākamais pasniedzējs arī to noteikti stāstīs, uzsvērs pienākums ieraudzīt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas mēģinājumus, jeb tā saucamos aizdomīgos darījumus, un ziņot attiecīgi finanšu izlūkošanas dienestam ir jebkurai fiziskai un juridiskai personai. To arī nosaka mūsu AML likums. Ja? Tātad nevarētu teikt, ka tikai likums subjektiem ir jābūt uzmanīgiem un jāskatās, bet arī jebkurai personai ir jāsaprot, kad varētu būt kāds aizdomīgs darījums un attiecīgi jārīkojas likuma ietvaros. Atsevišķi neuzsvērš to, ko prasa mūsu starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums, kurš jebkura persona ir likums subjekts. Ja? Arī tur tātad par aizdomīgiem darījumiem sankciju jomā ir jāziņo finanšu izlūkošanas dienestam un valsts drošības dienestam, bet par tām niansēm es varbūt tik daudz nestāstīšu. Ja? Tātad, kas ir noziedzīgi iegūt līdzekļi un ko mēs mēģinam saskatīt? Gan arī tajā jomā, ko jums stāstīja iepriekšējā pasniedzēja par klienta izpēti un par tiem rīkiem, kurus jūs varat izmantot, varētu teikt, vairāk klienta identifikācijā, ne tik daudz kā viņa darījuma uzraudzībā, ja? Jo noziedzīgus nodarījumus un aizdomīgus darījumus jūs varat ieraudzīt gan klienta izpētē, klienta struktūrā, klienta darbībā, klienta ģeogrāfijā, gan arī klienta darījumos. Ja? Un par to mēs mazliet mēģināsim īsti šodien parunāt, cik laiks atļaus jums pastāstīt, cik detalizēt par šīm lietām. Tātad noziedzīgi iegūt līdzekļi pēc likuma. Tātad varētu rasties personas īpašumā, izdarot kaut kādu noziedzīgu nodarījumu, tātad, ja šie līdzekļi nokļūst personas īpašumā vai personas īpašumā arī citos krimināla likumā noteiktajos gadījumos, ja, vai arī noziedzīgu nodarījumu rezultātā iegūts ekonomiskais labums. Ja. Tātad faktiski tās iespējas, kādā veidā noziedzīgi iegūt līdzekļi varētu nonākt apritē, ir ļoti daudz, ļoti dažādas, un arī runājot par aizdomīgu darījumu pazīmēm, es mazliet mēģināšu arī ieskicēt tās dažādās jomas. Ja? Tātad šo noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizāciju praktiski ir darījumi vai darbības ar noziedzīgā ceļā iegūt naudu vai mantu. Ja? Tātad mums ir jāmēģina saprast, ieraudzīt, savost šīs iespējamās aizdomīgās darbības, ja? Un ne tikai, teiksim, jūsu klientu darbībā, bet arī sadarbības partneru lokā, ja? Vai, piemēram, kaut vai juridisko pakalpojumu sniedzēji savu klientu darbībā būtu pienākums ieraudzīt, meklēt arī pievērst uzmanību šiem te aizdomīgiem darījumiem. Un līdz ar to arī ļoti daudz dažādu nozaru vadlīnijas ir, kurās tiek gan uzskaitīti šīs nozarē raksturīgākie riski, raksturīgākās varbūt aizdomīgo darījumu scenāriji, tipoloģijas, indikātori, ja? Un praktiski aizdomīgu darījumu varētu arī
definēt kā darījumu, kas rada aizdomus, kam varētu būt arī terorismu finansēšana vai proliferācijas finansēšana, vai arī tiek legalizēti tieši vai netieši iegūti noziedzīgi nodarījuma rezultātā, kā arī pieskaitām klāt vēl iespējamās sankciju apiešanu. Šīs te problēmas un riska novērtējumi ir ļoti plaši apskatīti dažādos riska novērtējumos, un man ļoti gribējās pieminēt šo te pēdējo mūsu nacionālo riska novērtējumu 2023. Tātad reāli par 2022. No 2020. līdz 2022. gadam, ja, kur ļoti daudz tiek runāts gan par šiem te aizdomīgiem darījumiem, gan par nozarēm un virzieniem un tā tālāk, kuros šie te noziedzīgi iegūt līdzekļu riski ir augsti, ja? Un tādēļ es šeit piemēram iedevu jums tādu kopsavilkumu par noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas draudiem, ja? Tātad dažādās nozarēs ir konstatēts, ka analīzes rezultātā un šī riska novērtējuma rezultātā ir konstatēts, ka izvairīšanās no nodokļu nomaksas šajā te nozarē risks ir augsts. Ja? Tātad gradācija faktiski ir tā no zems, vidējs augsts un starplielumu. Tātad vidēji augsts vai vidēji zems, ja? Kur redzēt šo saīsinājumus vienkārši burtu veidā. Ja? Tātad augsts risks konstatēts tieši šajā jomā, kā izvairīšanās no nodokļu nomaksas. Ja? Vidēji augsts risks jomā, kas saistīta ar izvairīšanos no skaidras naudas deklarēšanas. Vidēji augsts krāpšanās, akcijas preces, narkotikas, noziedzīgi nodarījumi valsts institūciju dienestā, kur arī diezgan liela un daudz ir. Vidēji zems risks ir tādā jomā kā cilvēku tirdzniecība. Liekas, ka Latvijā, kur tad cilvēku tirdzniecība, bet izrādās diezgan daudz un diezgan tādā plašā apjomā, un arī šajā jomā risks aug. Ja? Tad arī šajā jomā varētu būt šie aizdomīgie darījumi, par kuriem būtu jāziņo, jo arī cilvēku tirdzniecība, protams, kā noziedzīgs nodarījums. Ja? Kā arī vidēji zems risks ir konstatēts noziedzīgos nodarījumos pret vidi. Ja? Tātad šeit jau mazliet iezīmējās tās jomas, tātad meklējot vai pētot iespējams aizdomīgus darījumus, jāpievērš uzmanību būtu ne tikai klientam un klienta izpētes variantiem, par kuriem es jau stāstīju iepriekšējā pasniedzēja. Es mazliet vēl par darījumiem pastāstīšu, cik būs iespējams šajā laika posmā, ja? Bet arī šajās te nozarēs, tad tajās jomās, kuras nacionālā riska novērtējumā ir vērtētas kā riskantas jomas, ja? Arī šajās jomās strādājošie vai jūsu klienti, piemēram, strādā šajā jomā, tad tas jau būtu trigerīts, ka mazliet lielāku uzmanību jāpievērš klienta darījumiem vai jāpapēta, kā viņš strādā. Varbūt arī šajā riska novērtējumā jāpalasa tās tie piemēri, kādi tur ir doti. Tur ir ļoti plaši riska novērtējums, ir apmēram uz 300 lapusēm, ļoti tāds bagātīgs materiāls, ja, iepriekšējā riska novērtējumi tik bagātīgi nebija, bet šobrīd viņš kā darba materiāls ļoti labs ir, ja. Un, teiksim, šis te nacionālais riska novērtējums, varētu teikt, bija viens no pirmajiem dokumentiem, kuros ir sankciju pārkāpšanas risks vērtēts. Pats pirmais dokuments bija publiskā sektorā esošo sankciju risku novērtējums, ko veica valsts kontrole, un pēc tam FID veica šī te publiskā sektora risku izvērtējumu, un arī tajā riska novērtējumā tika vērtēta arī sankciju riska pārkāpšanas riski. Ja? Bet šajā nacionālajā riska novērtējumā ir konstatēts, ka vislielākais risks ir sektorālo sankciju pārkāpšanā. Tātad arī esat noteikti plašsaziņas līdzekļos jau ļoti daudz redzējuši informāciju, ja, kad muita ļoti daudz aptur darījumus, ļoti daudz konstatēja šo te sektorālo sankciju pārkāpšanu, ja, tad tur jau uzreiz varbūt ir pārkāpšana, bet ja gadījumā jūs sastopat saviem klientiem
šādu te iespēju pārkāpt šīs sankcijas vai mēģināt apiet. Pēdējā laikā visbiežāk ir apiešana, tad tas arī klasificējums kā aizdomīgs darījums, par kuru būtu jāziņo attiecīgajām kompetentajām iestādēm. Tātad sektorālo sankciju pārkāpšana, tas ir produkti un preces, arī smalkāk nevar stāstīt, mums ir ļoti liels kurs, 2 pilnas dienas runājam tikai par sankcijām, šeit es dažās minūtēs nevaru to izstāstīt. Ja? Tātad vidēji augsts risks šajā jomā. Ja? Vidējs risks ir finanšu ierobežojuma pārkāpšana, ir parastās sankcijas pret personām, gan juridiskajām, gan fiziskajām personām, ja, tad ar šo sankciju pārkāpšanu un apiešanu tā tiek vērtēta kā vidējs risks, ja, un proliferācijas finansēšana vidēji zems risks un terorismu finansēšana zems risks. Ja. Šī te 2 riski, gan proliferācijas finansēšana, gan terorismu finansēšana novērtējums nav mainījies no 19. gada riska novērtējuma, ja, bet arī šeit ir atsevišķas vadlīnijas, kādi darījumi, kāda, teiksim, klientu uzvedība, kāda maksājumu raksturs, teiksim, varētu liecināt par to, kā ir mēģinājumi veikt šo te proliferācijas vai terorismu finansēšanu, bet arī tie ir atsevišķi jautājumi un finanšu izlūkošanas dienesta tipoloģijās ir detalizētāk apskatīt arī šajā nacionālajā riska novērtējumā. Ja? Teiksim, paaugstināta AML riska pakalpojumi, tad nacionālā riska novērtējumā, tas, ko es minēju, tad tās jomas, tās zonas, tie virzieni, kuros varētu jūsu klienti strādāt un kur tiek vērtēti kā paaugstināta AML riska joma, tirdzniecība brīvajās zonās, ja, tad mums ir 3 speciālās ekonomiskās zonas, 2 brīvostas, kur apgrozās ļoti liels daudzums preču, kur ir atvieglota uzraudzība, kur ir atvieglota muitas speciāli noteikumi. Ja? Arī par to mēs detalizētāk nevaram šeit runāt. Ja? Iespējams vājāk preču pārbauda, juridisko personu uzskaite. Arī Eiropas pārnacionālajā riska novērtējumā brīvās zonas, brīvās tirdzniecības šajās zonās tiek vērtēta kā augsta riska joma un, teiksim, Eiropas valstis ir arī tādas brīvās zonas, kurās, piemēram, pat neprasa līdz galam precīzi noteikt preču gala saņēmējus vai patiesā labuma guvējus. Latvijā mēs ar to nesaskaramies, bet, teiksim, tā nav tikai mūsu prioritāte, kad mums šāds virziens ir atzīts kā ar paaugstinātu AML risku. Ja? Kriptoaktīvu jomu, protams, šobrīd arī Eiropā ir jau izdots speciāls regulas, kas regulē šo te kriptoaktīvu jomu, kurā vienu brīdi noziedznieki dzīvojās diezgan jautri un šeptējās ne pa jokam jau uz turien pārnesot visu lielāko daļu noziedzīgi iegūtas līdzekļus. Kaut vai tādēļ, ka izsekojamība bija ļoti švakra, ja, uzraudzība arī diezgan švakra. Šobrīd tās skrūvītes tiek piegrieztas un cerams, ka tajā jomā noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācija būs stipri ierobežotiem. Atzīts arī, ka nekustamā īpašuma darījuma joma ir ar augstu risku. Ja, tad, ja kaut kur jūsu klienti šajā jomā strādā, arī varat paskatīties šīs te pazīmes, kas ir minētas nacionālā riska novērtējumā. Daudz viņa tur ir, ja tur piemēri ļoti daudz ir, tad varat arī tur pavērtēt, vai gadījumā jūsu klientiem kaut kur kaut kas neparādās tāds, kas varētu liecināt par kaut ko aizdomīgu un ko vajadzētu dziļāk papētīt. Ja? Tāpat tas arī būvniecības joma. Tieši tas pats ar salīdzinājumā ar nekustamā īpašuma darījumiem. Tur gan ir citas varbūt aizdomīgi darījuma pazīmes, bet vienalga tā joma ir tāda, kas prasītu pievērst lielāku uzmanību. Ja? Ieguldījuma termiņu uzturēšanās atļaujas. Viens no rādītājiem, viena no nozarēm, kas parādījās arī Eiropas riska novērtējumā, ja, kad šīs termiņu uzturēšanās atļaujas, kā zinat, pirms pāris gadiem arī Latvijā tā bija ļoti populāra, ja, tad nav zināms, kādus fiziskās drošības riskus tas var radīt šobrīd, ja, tad kas pie mums ir saņēmuši šos termiņu uzturēšanās atļaujas, ar kādiem nolūkiem, ja.
Varbūt, kad arī tas varētu radīt kaut kādu valsts drošības riskus, ja, un tostarp arī, teiksim, nodokļu un korupcijas riski noteikti arī varētu būt šajā jomā, bet tas jau šobrīd ir arī aicinājums Eiropas komisija jau arī aicina valstis pārskatīt šīs te schēmas. Latvija jau to ir sašaurinājusi, palielinot vairākas reizes likumā mainījās šie te robežas, šīs te summas, kur dēļ saņēmušies uzturēšanās atļaujas, bet šobrīd jau rezultātus arī pilsoņiem, teiksim, kaut vai ar divām pilsonībām, riskus tas rada, un mēs vēl, kā saka, cerams, ka pārāk lieli tie riski nebūs, bet arī šī joma būtu tāda, kur jāpievērš uzmanību mazliet. Ja? Tad arī izvairīšanās no nodokļu nomaksas nacionālā riska novērtējumā ir tieši atzīmēta, kad ir pastiprinājusies organizēto noziedzīgo grupu darbību. Un šīs darbības jomas tādas, kas varbūt uzreiz liekas, vai dienās, kas tad tur varētu notikt šajās jomās, ja? Bet tomēr risku novērtējumā ar piemēriem, ar tipoloģijām šīs jomas ir minēts un apskatīts. Tā ir preču vairumtirdzniecība un ēdināšana, transporta līdzekļu tirdzniecība, loģistika, taksometra pakalpojumi, būvniecība, speciāli tur kondicionēšanas iekārtu montāža pieminēts ir izdalīts, ja? Metālūšana krāsainē. Un, protams, arī tas, ka tur ir noziedzīgo grupu darbība, sistēmas, schēmas, un izrādās, kā, piemēram, tiek sniegta profesionāla pakalpojuma AML jomā. Piemēram, viena grupa, tur vairāk kā 100 uzņēmumus apkalpo, lai sakārtot viņam šo te iespēju noziedzīgi iegūtas līdzekļus legalizēt. Ja? Arī varat paskatīties, palasīt, arī ar visām pazīmēm, tur ir daudz kas minēts. Ja? Kukuļošanas joma. Samērā interesanti arī 43% vidēji par kukuļu došanu un 13% par ņemšanu. Kukuļi dažādi, kā redzat, no 10 eiro līdz 2 miljoniem. Arī šīs pazīmes, kas varētu liecināt par iespējamu kukuļošanu, arī ir atrodama šajā nacionālajā riska novērtējumā. Cilvēku tirdzniecība, kā es minēju, tāda ka lieta, kas likās, ka Latvijā vispār nav, izrādās konstatēta šādās te jomās. Būvniecība, ēdināšana, uzkopšana, ražošana, lauksaimniecība, tās galvenās jomas. Ja? Tātad atkal virziens, ja jūs klienti gadījumā strādā, vajadzētu patīties, jo ir vēl atsevišķi arī FID risku novērtējums tieši par cilvēku tirdzniecību, kurā ir ļoti precīzi daudz piemēri, indikācijas, šīs pazīmes par to, kas varētu liecināt gan par uzņēmumu, kurš nodarbojas ar cilvēku tirdzniecību, viņa rīcība, darījumi, maksājumi un tā tālāk, ja? Gan arī par upuriem, kuri varētu būt šīs cilvēku tirdzniecības upuri. Ja? Tātad arī varat paskatīties, vai jūsu gadījumā klientu jomā vai klientu darbībā kaut kas tāds neparādās. Ja? Un šī cilvēku tirdzniecības darbības veidi, tātad varētu būt darba spēka eksploatācija, seksuālā eksploatācija, fiktīvās laulības, uz ko mēģina vai piespiest vai vienkārši brīvprātīgi naudas dēļ tiek veikta. Tiek piespiests izdarīt noziedzīgo nodarījumu un arī mājkalpību. Tātad šeit jau ir, kāpēc es to uzsveru, tad paskatieties, šeit ļoti daudz ir šīs te iespējamās situācijas, kad varētu būt runa par aizdomīgiem darījumiem. Ja? Tātad riska faktori, kur mēs varētu mēģināt skatīties, meklēt šos te aizdomīgos darījumus. Klienta struktūras izmaiņas. Ja? Tad par to jums iepriekšējā pasniedzēja jau stāstīja, kā mēs varam pētīt šos te klientus. Ja? Klienta uzvedība. Tātad arī varētu jau liecināt par kaut kādu dažos gadījumus par aizdomīgiem darījumiem. Ja? Darījuma raksturs, protams, dati un detaļas. Ja? Darījuma ģeogrāfija. Tātad vai tas ir raksturīgs vispār tirgus situācijai vai vispār pieņemtai situācijai šajā nozarē. Vai gadījumā tur neparādās kaut kādi teritorijas pierobežu, teiksim, sankcionētām teritorijām vai kaut kas tam līdzīgs. Ja? Neparasti uzņēmēji darbības nozara var parādīties. Arī, piemēram, tas ir vērts trigerīts, kuru vērts būtu paskatīties, papētīt. Protams, dokumentu īstums, viltojumi un vai pietiekoši daudzums dokumentu ir un vai tie ir
juridiski pareizi, ja, tad ņemot vērā mūsu digitalizāciju un IT attīstību un Dievs pasarg vēl mākslīgā intelekta piesaistīšanu, ja, šie te dokumenti īstumi jau arī secināts, ka ļoti grūti ir konstatēt viltojumus, ja, bet arī tā ir tā joma, kur, protams, viena no pazīmēm, kas varētu liecināt, ka kaut kas fiktīvs notiek vai kaut ko cenšas slēpt vai kaut kāds copy-paste taisa kaut kam, vai, piemēram, sankcija apiešanā tur tiek mainīti nomenklatūras numuri, lai nepakļūtu zem sankcionētajiem dokumentiem, ja, precēm. Tad arī dažādas dokumentu paketes tiek veidots, arī tur varētu skatīties šos riska faktorus, un arī dažādas rēķina metodas, raksturīgas konkrētai nozarei, neraksturīgas, un tā tālāk. Ļoti labas, teiksim, par dokumentiem un par norēķinu metodēm ir vadlīnijas atsevišķiem uzraugiem, teiksim, valsts ieņēmumu dienestam, ja, arī tāds vadlīnijas tagad tiek aktualizēts. Izložu un azartspēļu inspekcija, uzraudzības inspekcijai ir labas vadlīnijas par iespējamām aizdomīgām pazīmēm. Ja? Šeit es mēģināju mazliet ņemot vērā jau, ka laiks jau tuvojās jau beigām, ja? Mēģināju ielikt iekšā dažas tādas aizdomīguma pazīmes, ja? Kuras varētu raksturot tādas divas galvenās jomas, teiksim, klienta darbība vai uzvedība, ja? Kādas varētu būt aizdomīguma pazīmes. Kaut arī uzreiz ir jāuzsver, ka nav tāda viena kopējā saraksta, teiksim, tur no 200 aizdomīgās pazīmes, ja? Tikai šādas, un ja jūs ieraugat kaut vienu šādu aizdomīgo pazīmi, tad klients ir jākarina pie kāķa un jāpiemēro pret viņu visas darbības, ko prasa likums. Tā nav. Tātad ir jāskatās uz riska izvērtējumu, pamatot lēmumu jāpieņem, jo vienā gadījumā šī te aizdomīguma pazīme var liecināt tiešām par aizdomīgu darījumu, ko jūs konstatējat, izpētot klientu. Ja? Citā gadījumā tas var būt pilnīgi normāls darījums klientam, kurš, teiksim, tajā jomā strādā vai tādā veidā viņš strādā un tas tirgu ir vai šajā nozarē ir vispār pieņemts, ja? Tad jebkurā gadījumā, jebkura pazīme ir jāanalizē, un viņa arī varētu būt dažāda. Lūk, šajās dažādajās nozarēs, kuras es mēģināju jums ieskicēt tieši uz nacionālā riska novērtējuma pamata. Ja? Piemēram, dažas šīs te uzvedības pazīmes, ja? Ka klients neko nespēja paskaidrot par savu saimniecisko darbību. Stāv tur tāds tikko nomazgāts bonzes, ja? Teiksim, mēģina jums atvērt kontu kredītiestādē vai kādā citā iestādē, kaut ko mēģina, kā saka, ar jums sadarboties, bet pilnīgi neko nemāk paskaidrot, kas viņš ir, ko viņš dara, ko viņa uzņēmums dara, kādi mērķi, kādi sadarbības partneri. Protams, tā ir trigerīts, ka kaut kas tur īsti nav labi jāpapēta, ko viņš tur darīja. Ja? Un ja šim klientam vēl blakus stāv kaut kādi konsultanti apmēram 2,5 metra un 3 metru platumā, ja, tad muskuļot personas, ja, kuras mēģina viņam kaut ko teikt priekšā vai arī ar ķermeņa valodu parādīt, ka labi nebūs, ja tu tur slikti uzvedīsies. Ja? Tas klasiski piemēri. Ja? Tātad, ja klients kaut ko nevēlās jums sniegt, neskaidro vai, piemēram, mēģina jums iesmērēt kaut kādu informāciju, kas ir grūti pārbaudāma vai dārgi pārbaudāma, ja, teiksim, mēs tur atnāk ar koferīti ar skaidro naudu, gribu noguldīt kontā un saku, vai es tikko kaut kādā ārzemē, tur ārvalsts izsolē, tur pārdevu kaut kādu dārgu mantu vai gleznu vai kaut kādu dārglietu, un te man tā nauda ir, un protams, lai kāds to pārbaudītu šo līdzekļu izcelsmi, ka varētu būt dārgi pārbaudām. Tas tāds triviāls piemērs, ja? Protams, ja rodas kaut kāds aizdomas par dokumentu patiesu, un tas klasiskais piemērs, ka noteikti jāpārbauda. Ja? Arī tad, ja nevar sazināties pēc norādītajiem rekvizītiem. Adresi varbūt tagad mazāk izmanto, ja? Telefons, e-pasts, ja? Tad tas varētu norādīt, ka kaut kāda fiktīva darbība, fiktīva firma vai sen jau beigusi darbību vai vēl kaut kas. Ja? Neatbilstoši liels kontu skaits kredīti iestādes. Zin, ko tas nozīmē. Ja? Klients nervozē, protams, ja netipiski uzvedās, tas pats, ja viņam tur tie lielie konsultanti stāv blakus vai vēl kaut kādā citādā veidā, viņš cenšas ātrāk tikt ar jums galā, lai viņam neko lieku neprasītu, ja?
Protams, ja ir mainījies patiesā labuma guvējs vai īpašnieki ir tikko mainījušies un klients sāk ļoti aktīvi darboties, ja kredīti iestādēm labi zinām tāda lieta ir kā dormanti klienti vai guļošie klienti, ja, kur guļ, un tad pēkšņi pamostās kaut ko ātri tādu labi šmucīgi izdara, ja kaut kādas noziedzīgos līdzekļus mēģina izlaist cauri, ja viņus nenoķer, un pēc tam atkal noguļās dūņās un pazūd, vai arī slēdz firmu, ja. Protams, ja ir aizdomas par darījumu citas personas interesēs. Ir gadījumi, kad tas ir oficiāli, teiksim, kaut kādi aizbildņi vai kaut kas tam līdzīgs, bet ja ir aizdomas par to, ka tur tiek slēpts kaut kas, vai, piemēram, tagad arī sankciju jomā mēdz būt šādas situācijas, ja, indikātoros par sankciju pārkāpšanu, tas arī ir minēts, kad kāds mēģina palīdzēt sankcionētai personai veikt savus maksājumus, kuri citādā situācijā viņai ir aizliegti, ja. Un starp citu Eiropā tagad pieņēma lēmumu, ka palīdzēšana sankcionētajām personām būs jākvalificē kā noziedzīgs nodarījums, ja? Bet tas pagaidām vēl nav iekšā visos noteikumos. Ja? Protams, ja klients zināmais finansiālais stāvoklis ir nesamērīgs, kaut vai tāds elementārs situācija, tikko skolu beidzas, skolnieks tur pēkšņi atver kaut kādu firmu, nodibina un sāk ar milzīgiem apgrozījumiem, ja? vai vēl kaut kādas līdzīgas situācijas. Vai, piemēram, arī negatīvā informācija par klientu. Tas tāds vienkārši iedvesmai apmēram tie virzieni, kas varētu liecināt par klienta darbību, ja? Bet visos tajos, ko es minēju, risku novērtējumos un nacionālajā risku novērtējumos varat daudz vairāk iegūt šo te informāciju, varbūt tieši par jūsu nozarē, jūsu virzienā strādājušiem. Ja? Tātad otrs tāda liela grupa ir klienta darījumi. Tātad, kas varētu liecināt par aizdomīgiem darījumiem tieši, ja jūs uzraugat savus klientus. Ja? Tātad, ja tas nav raksturīgs saimnieciskai vai personiskai darbībai, pēkšņi parādās kaut kas tāds, ko viņš nav darījis līdz šim. Atkal jāpapēt, varbūt tur viss ir normāli, varbūt klients ir atradis jaunu tirgu, jaunas līgumus noslēdz, un tur viss ir tīrs un balts un pūkains. Ja? Tātad arī skaidrs naudas darījuma apjoms. Kā minēju arī Eiropas risku novērtējumos, skaidrs naudas darījumi ir kā viena no lielākajām risku grupām un nevelti visādi veidi ierobežojumi skaidrs naudas darījumos tika pieņemti gan Eiropā, gan pie mums jau labu laiku atpakaļ tas ir pieņemts. Ja? Protams, dažādi aizdevumi, savstarpēji aizdevumi, un jo sevišķi, ja tie ir ar kaut kādiem partneriem, kas nav saistītā klientu grupā iesaistīti. Ja? Arī tur vajadzētu noteikti papētīt kaut ko dziļāk, vai tur kaut kāds kaut ko nemēģina slēpt, vai nemēģina attālināt, teiksim, šos te darījumus no līdzekļu iegūšanas vietas, tātad ar mērķi, lai mazāk var kaut ko saprast, lai mazāk kāds kaut ko varētu izpētīt un saprast. Ja? Speciālā licenšu joma, ja klients mēģina iet iekšā kaut kādās jomās, kur vajadzīgs licences cerībā, kā uzraudzības iestāde vai tā sadarbības iestāde nepamanīs, ka tur tā licence ir vajadzīga. Ja? Arī tas varētu būt kā aizdomīgs. Protams, ja klients nevēlās, ka viņi apmeklē saimnieciskās darbības veikšanas vietā, es domāju, ka tas ir sarkanais karodzīšs uzreiz, ja? Jo tas varētu liecināt, protams, par fiktīvo darbību. Varbūt, ka viņām tur ir milzīgs apgrozījums un tāda darbība, kur būtu nepieciešama, teiksim, liela cilvēku komanda, bet viņam principā viens cilvēks, to mēs šobrīd varam redzēt arī no finanšu atskaitēm, ja, bet, teiksim, viens darbinieks tikai, bet milzīgi apgrozījumi un tāda joma, kur viens darbinieks to noteikti nevar izdarīt, ja. Un ja viss lielais milzīgais office sastāv no vienas noplukušas istabas un pusbeigta datora, arī, protams, liecina, vai, piemēram, ir kaut kāda milzīga ražošana, bet vispār nav nekādas ražošanas ēkas, vai piemēram, nav nekāda transporta vai līguma, teiksim, ar transporta kompānijām, bet saimnieciskā darbība iet par šo te transportēšanu, ja, tas viss ir jau liecina par aizdomīgumu. Protams, mājaslapa, jau iepriekšējā lektorā jums minēja par to, kad klienta mājaslapa šobrīd jau ir pieņemta visiem. Tās mājaslapas arī daudz ko var liecināt, varbūt, piemēram, kad ir nozare tāda, kura tirgu vispār vienmēr pieņemts ir mārketinga aktivitātes, reklāmas, bet šai, piemēram, uzņēmumam nekas tam līdzīgs nav. Tā mājaslapa tur tāda veca, neaktīva, veca informācija, ja? Arī tas, protams, var liecināt vai par kaut kādām fikcijām, vēl varbūt par kaut ko citu, bet katrā gadījumā triggerīts, ka vajadzētu papētīt dziļāk. Ja? Par darbinieku skaitu es jau minēju, ja? Jaundibitētās juridiskās personas ar ļoti aktīvu darbību, protams, būtu papētīt. Tad, ja ir maksājuma joma un ir šis te iekšā ārā,
parasti vienas dienas laikā, lai nekāda arī nepaliktu atlikumu uz dienas beigām, visbiežāk apaļās summās, bet tas vairāk varbūt raksturīgs finanšu iestādēm, kurš jau to ļoti labi zina šo te pazīmu un arī automātiski tam varbūt seko un pēti. Ja? Darījuma cenas atšķirās no tirgus vērtības, tas arī ir, teiksim, tajā pašā būvniecības nozarē vai nekustamo īpašumu nozarē, kur ir pazīmes un scenāriji, kādā veidā tiek izmantot nekustamo īpašumu, varbūt mākslīga renovācija, mākslīga secīga īpašnieku maiņa ar lielākām cenām, ja, un kur, teiksim, darījuma cenas ir vai nu stipri lielākas nekā tirgu pieņemts vai stipri mazākas, kur atkal par starpību var iegūt šos te noziedzīgi iegūtos līdzekļus, ja. Arī tā ir vērtība, nevis vērtība, bet pazīme, kur vajadzētu papētīt. Nevalstiskā organizācija izsniedz aizdevumus, protams, ja. Personas, ja saņem kaut kādas maksājumus no valsts vai pašvaldību uzņēmumiem, sevišķi no tādiem, kas regulāri uzvar iepirkumos, saprotat, laikam, uz ko tas velk, ja, varētu jautājums būt par korupcijas iespējamību, ja. Tātad es saprotat arī pēc šī te uzskaitījuma, ka tas nav visaptveroši, ja, tas neatiecās uz visām nozarēm, bet tas ir apmēram ieskatam, tātad kādos virzienos varētu skatīties, varētu pētīt klienta darījumus, ja, un vēl papildus pameklēt kaut kur citur vai citos materiālos, kur varētu būt vēl kaut kas mazliet vairāk. Par aizdomīgu darījumu atpazīšanu, novēršanu. Protams, kā mēs to varam darīt? Skatoties, lūk, šos te, ko jau es minēju, sankciju riska novērtējums, tātad gan ar pazīmēm, gan ar nozarēm, gan ar tipoloģijām, ja. Protams, ir jāizveido AML subjektiem obligāti, ja, tātad iekšējās kontrolas sistēmas izstrāde un stingri šie tie kontrolas sistēmas mehānismi, tātad ar kuru palīdzību šos te aizdomīgos darījumus būtu jāatrod, jāsaprot, kādā veidā jārīkojas šajā gadījumā, kā ir jāanalizē, kā jāziņo ir, ja. Tātad ar to saistās arī šo te aizdomīgo darījumu izmeklēšanas procedūras, ja. Arī mēs ļoti daudzos kursos runājam par šiem te padziļinātās izpētes paņēmieniem, ja, teiksim, tādā kā pamat kursā, tur varbūt es nestāstu tik daudz, un kolēģi, ja, par to padziļināto izpēti, tur vairāk ir par to, kādā veidā vispār strādāt ar klientiem un kā viņus AML jomā uzraudzīt, ja. Bet, teiksim, arī regulārā procedūra aktualizēšana nepieciešama, jo bieži vien ir redzēt iekšējā kontrolas sistēma, kurā procedūrā vienkārši ir deklaratīvi uzrakstīts. Iestāde veids, kaut vai, piemēram, sankciju skrīningu, viss tālāk aiziet, ja. Kas veids, kādā veidā veids, ko dara ar rezultātu, ja. Varbūt ir pamanīt šī te sakritība ar kaut kādu sankciju iespējamo pārkāpšanu, bet tālāk nezinu neviens, ko darīt, ja. Tātad arī šī te procedūra aktualizēšana atbilstoši jaunākajām prasībām. Protams, klienta pārzināšana un klienta partneru pārzināšana, darbinieku apmācība jebkurā gadījumā, arī analizējot tās situācijas, ar kādām jūs esat sastapušies, vai arī, teiksim, kolēģi vai tirgu esat sastapušies, vai jūs uzraugi varbūt ir informējuši jūs par šīm te aizdomīgiem darījumiem, kas ir konstatēti, ja. Automatizētās programmas, ja jūs tādas piemērojat, pielietojat, ja, tad arī tas ir ļoti svarīgi. Arī šīs te datubāzes, maksas rīki, par kuriem stāstīja iepriekšējā pasniedzēja, ar kuru palīdzību šo analīzi varētu kvalitatīvāk veikt, jo manuāli, protams, tur varētu būt operacionālais risks arī, ka darbinieks tur kļūdās kaut ko, ja. Starp citu par sankciju meklēšanu es varbūt pieminētu priekšroku pati dotu Lužsovas sankciju meklētājam, jo šajā Lužsovas sankciju meklētājā var uzdot meklējumās personas, varētu aptuveni nosaukumu vai līdzīgi, ja, piemēram, dažos sankciju sarakstos jāuzdod ļoti precīzi personas nosaukumu, tā kā viņš ir sankciju sarakstā ierakstīts, un ja tik precīzi netiek uzdots, tad neatrod, līdz ar to varētu būt iespējas, kā persona nav sankcionēta, bet ir sankciju meklētāji, kuros, piemēram, tur uzdod Putin vai Puķina, un iespējams jau atrast ar mazāku sakritības, teiksim, burtu kombinācija. Protams, visi paplašināti informācijas avoti būtu jāizmanto,
un arī sankciju skrīningā šie te risinājumi. Ja? Nu, esmu ļoti ātrā tempā, bet mazliet aizkavējot sev atvēlēto laiku, izskrējusi cauri, cenšoties iedot jums apmēram ieskatu to, kādā virzienā skatīties, ko meklēt, ja, bet, protams, tik īsā laikā kaut ko padziļināt nav iespējams iedot.